Kā tev liekas, vai tenisā vienmēr uzvar tas tā kā fiziski spēcīgākais vai drīzāk tāds mentāli atjautīgākais? Noteikti mentāli. Protams, fiziskais arī ir, kā jau es saku, tu ej augstākā līmenī, nu tev ir jābūt fiziskajam labam, lai tu varētu uzturēt 3 stundu mačus. Nākamajā dienā tev nāk top 200 pretinieks, kuram ir līmenis, serve, viss. Tev ir jābūt fiziskajam, bet svarīgos brīžos viss izsaka mentālais. Noteikti. Un es strādāju jau vairākus gadus ar mental coachu. Strādāju jau ļoti ilgu laiku un, protams, mums ir visādi pirms spēles, pēc treniņu grafiku, visādi arī. Un atbrauc pastīties kādus mačus vai spēles un jā, tiek strādāts arī tajā ziņā, jo, kā jau teicu, tas, manuprāt, ir galvenais, kas izšķir pēdējos brīžus tenisā.